Dzirdi mani? Ļauj, es tev ko pastāstīšu. Kas es esmu? Es esmu piepe. Kas tavuprāt ir mežs? Zemes places, kur aug daudz koku? Nu, tik vienkārši gan nebūs. Mežs ir augsti koki un sīki kociņi. Veci koki un pavisam jauni. Mežs ir taisni, līki, resni un tievi koki. Arī tādi, kas sagāzušies cits pār citu. Mežs ir savīti koku vainagi, kas rada ēnas, un robi tajos vainagos, caur kuriem ielaužas gaisma. Mežs ir dobumaini koki un arī koki, kas izgāzušies ar visām saknēm. Mežs ir garie koki un īsāko koku otrais stāvs. Zem tā ir paauga un krūmi. Vēl zemāk ir lakstaugi, sīku krūmi, sonas un ķērpji. Mežs ir tīklojums augsnē, ko veido baktērijas, aļģes un sēnes. Mežs ir putni, zvēri, kukaiņi, gliemeži, zirnekļi, vaboles, ērces. Un arī tā ir tikai neliela daļa. Mežs ir ieplakas, uzkalni, mitrās un sausās vietas. Tas ir kustīgs, mainīgs un dzīves attiecību tīkls. Mežu veido gadalaiki, vējš, vētras, uguns, saule, lietus un sniegs, siltums un augstums, dzīvība un arī nāve. Mežu veido arī cilvēks. Mežs tāpat kā cilvēks nekad nebūs perfekts, jo perfektas var būt tikai piepes. Mežs nekad nebūs sakopts, un tur jau tas skaistums. Tur tā sāls, tāpēc mežs čum un muģ no dzīvības. Bet kā sākās mežs? Par to nākamajā sērijā.